Sveiciens visiem! Šodien manā eBay manta apskatā būs 4 paciņas, bet viena šī te, es jau viņu tā kā izmēģināju, bet man īsti nekas nesanāca ar viņu, jo beigās aizgāju izlasīt instrukciju, kā pareizi ar šīm mazajām oliņām ir jārīkojas. Viņas man kopā bija 3, aizaug ķīniešu dinozaurs. Instrukcijā es izlasīju, kad viņš ir jāliek ūdenī, šī oliņa, un pēc 24 stundām izaug maziņš drakoniņš. Tad šo oliņu ūdenī es visu ko? Esmu sagatavojis sev arī ūdentiņu un kaut kas iekšā tā kā grab, bet ar pirmo es varu izstāstīt, kad es viņu ieliku ūdenī, kaut kāda pusstunda pagāja, es domāju, ka nekas nenotiek, jāņem ārā no ūdens un vienkārši viņu tā kā atplēsu vaļā, un tur iekšā bija glumšs, pretīgs, kaut kāds ķēmiņš, bet nekas tur nebija izveidojies. Tad redzēsim nākošā vai aiznākošā video viņu parādīšu, kas būs izaudzis no šīs oliņas. Viss, atstāsim viņu uz 24 stundām, un tad redzēsim, kas izaugs mums kāds dinozauriņš. Tāds, mājās paeksperimentēt, ja gribas, vai mums ir, šeit mums ir telefona vāciņš, bet viņš nav parasts, viņš ir kā spogulis. Šitā izvilksim. Šis mums ir tā kā no metāla, bet šī daļa mums ir no plasmasas, uzliktā līmplē. Tad ņemsim baigais spogulītis sanāk. Droši vien jau viņš baigi ātri saskrāpēsies bet, interesants, jo savam telefonam vāciņu šādu pirmo reizi redzēju eBayā. Pārsvarā tur iet tie plasmasa un silikona, bet, šāda tipa vāciņu pirmo ieliksim iekšā manu telefonu. Te aizmugurē arī izstāsta, kad ir plēve. Vai ne? Jā, šeit izstāsta, kad arī ir. Jā. Baigi forši, kad viss cauri ir plēvītes saliktas. Daudz, kur es arī naglāk arī pie reizes norāvu no nagiem. Baigi stingri uzlikts. Tā, lipīgs. Teit liekam vēlreiz virsū. Jāizknipšķina ciet. Un atkal nesanāk. Šitā te. Baigi liels, bet man patīk. Nākamais mums ir vēl viens virtuves rīks. Ar iepriekšējo balto, man sanāca tā kā sanāca, bet, komentāros es lasīju, ka, tas ir tā kā laikam domāts vairāk vārītiem kartupeļiem, tad es šoreiz paņēmu šādu kartupeļu griežamo vai, viņš ir viss kaut kam paredzēts. Te ir 3 vienā. Pēc viņš man ieinteresēja, ir, kā viņš mums te griežas, ir šī daļa. Ir šī daļa, jo ar šo ir jāsanāk tādas kā garas strēmelītes. Redzēsim, vai sanāks, tad mēģināsim. Jā, sanāk. Baigi forši. Visādiem salātiem viss ir vienādas. Labi, teikt, pamēģināsim kaut ko citu, kas te vēl mums ir. Šitais ir parastais. Nākamais.
Šitais tāds savādāks. Jāpamgriež laikam vēl. Nē, pa daudz. Šis tāds zigzaga. Šitam, man liekas, tur liels pielietojums nav. Bet šim un šim baigi labi strādā šis aparāts mums. Nākamais mums ir... Tad es palikšu tā nostāk. Tā. Nākamais mums ir kastīte. Un kastītē man te viss krīt un gāžas. Kastītē mums iekšā ir... Šeit mums ir bateriju lādētājs. Es, ja nemaldos, spokos.lv man ieteica viens no komentētājiem, kad es lai labāk tā kā nopērku baterijas lādētāju un lādējumās baterijas, jo tas sanāk tā kā lētāk, un tad es tā padomāju, kāpēc gan ne, bet es paņēmu šādu. Es viņu, diemžēl, nevarēšu nodemonstrēt, jo baterijas nāk tikai, un šis atnāca pirmais pasteidzās, bet baterijas vēl nāk. Šāds aparāts, baterijas lielās un maziņās, un, kad atnāks baterijas, tad es arī nodemonstrēšu un apskatīsimies, vai viņš iet vai neiet. Tas arī viss šodienas video. Mums bija bateriju lādētājs, mūsu virtuves nazī. Mums ir vēl oliņa, kas pēc 24 stundām mums izaugs, un redzēsim, kas izaugs. Un tad noteikti arī parādīšu video fona vāci. Un tas arī viss. Paldies, ka skatījāties, un līdz nākamajai reizē. Atā!